Programmā Panākumu universitāte šodien ir gada nozīmīgākais pasākums – konkurss, kad jaunieši cīnās par galveno balvu ceļojumu 2 personām. Lai tiktu finālā un cīnītos par galveno balvu ceļojumu uz Poliju, jauniešiem bija jāizpild 3 uzdevumi. Pirmais uzdevums bija erudīcijas uzdevums, kur 4 uzdevumos tika noskaidroti tie jaunieši, kuri ir ieguvuši vairāk punktus un tiek finālā. Finālā jauniešiem bija jāparāda savas zināšanas par pasaules naudas vienībām, kur jaunieši īstenībā ļoti labi tika galā ar šo uzdevumu. Un pēc šī uzdevuma tika atsijāti 3 finālisti, kas arī cīnījās par šo galveno balvu. Lai iegūtu galveno balvu, jauniešiem tika dots viegls uzdevums. Tā kā konkursa nosaukums ir ideju veicināms, viņiem no šī vārdu salikuma bija jāizveido pēc iespējas vairāk lietvārdu, ko nu viņi varēja iedomāties. Un principā arī pēc tā, cik daudz šos vārdiņus viņi konkrētā laikā varēja uzrakstīt, no tā arī izsijājās, kurš ir šī konkursa uzvarētājs. Ceļojumā 2 personām uz Poliju 27. jūnijā dosies Jānis Ķevičs no Sākumā jau arī bija tā, ka draugi pierunāja piedalīties tajā video konkursā. Un tad man iepatikās, mēs atbraucām, es domāju, vienkārši labi pavadīšu laiku, bet redz kā. Savāk man laikam patika tas pēdējais komandu darbs, kur bija jāataino profesijas. Tas man likās tā interesanti, tad mēs arī tā vairāk sastrādājāmies un vairāk tāda komunikācija sanāca. Ja jūs esat moderni, mūsdienīgi, atraktīvi jaunieši, tad arī nākamajā gadā mēs jūs aicinām uz 9 pieredzes bagātām, interesantām lekcijām, ko vadīs dažādi profesionāli un pieredzējuši lektori no visas Latvijas. Esat laipni aicināti Panākumu universitātē!